es varu sakt. Es šodien paņēmu, noņēmu žaketi, tā kā tas gaizlādījums. Tā, šodien es gribēju izstāstīt tā īsu stāstu par sevi, par savu dzīvi. Es vienmēr esmu bijis zinātkārs un man vienmēr ir interesējis uzdot visādus jautājumus. Un vienmēr man interesēja jautājumi, kas iespaido mūs un kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Šeit mēs esam 13 cilvēki un mūs apgaismo 13 lampas. Vai tas mūs iespaido? Vai arī ir kādi dziļāki procesi, kāpēc mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Un tad es gāju cauri gadam meklēšanas ceļam un reizēm es jau saucu kā nevajadzīgo zināšanu enciklopēdijas, zinu daudz nevajadzīgas lietas. Un tad uzdodas jautājumus, viens no skolotājs teica tā, ka jautājumu kvalitāte nosaka to, kur tu nonāksi. Un galvenais jautājums, pie kā esmu tagad nonācis, ir par to, ka mūsu rīcību nosaka mūsu zemapziņa. Tas ir tas, ko mēs mākam automātiski. Braukt ar mašīnu, braukt ar riteni, peldēt. Tā visa zemapziņas funkcija. Un rezultējies ar to, ka es esmu Amerikā certificēts zemapziņas pārprogrammēšanas meistars. Man bija 5 gadi, kad es spēlējos laukos, tādā dūmakainā rudens dienā. Es spēlējos ar bumbu, ripināju pa dubļiem un vienā momentā biju piespējis to bumbu klāt pie vicas, un tā kā bumba ieripojas, vicas gribēja ņemt, un no aizmugures es dzirdēju, neņem, neties. Un tajā momentā tas ieblieza man, es sapratu, ka dzīve nedrīkst ņemt. Un tā zemapziņa, viņa jau grib man tikai labu, bet viņai nav loģikas. Un tas iespaido visu manu dzīvi. Tālāk es atceros, kā tieši vienu dienu pirms skolas mēs braucām ar mammu autobusā pa smilšainu zemes ceļu un ārā bija 30 grādi. Ārā bija ļoti karsts. Un tagad atcerieties, kā pazikāt, kādreiz bija. Viens saka, attaisiet logu, jo te nav ko elpot, un citi teica, taisiet viņu ciet. Un putekļi nāk iekšā. Un man nebija, kur sēdēt, un es biju apsēdies, tur, kur parasti sēž konduktori. Es braucu, kaut ko turēju rokās, un bija sapēcis gulbenēm skolai, sēdēju tā, un dzird tikai pss, pss, pss. Un kaut ko dzirdu, kaut kas tur notiek, bet es tam nepievēršu uzmanību, un vienā momentā paziks apstājās, un pienāk šoferis, izlēja mani ārā aiz pleciem, izlēja noliek šitā te, un izrādās, ka es biju taisījis vaļā pazikam durvis. Un tas saka, bija man tā kā šoks, ka sapratu, ka dzīvē nedrīkst darīt tā, kā es gribētu darīt. Zemapziņai nav loģikas, zemapziņai vēl man tikai labu, viņa nākotnē gribēs man aizsargāt. Un tad tālāk, man jau bija 25 gadi, es braucu ar jaunu BMW 4-gadīgu. Man tas likās sapņu mašīna tajā momentā, un es iebraucu vienā tumšā Rīgas stūrī, un kaut kādi cilvēki, kaut kas apkārt, viņi kaut kas savās nodarbojās, un man palika bail pašam, es nevaru dzīvot. Zemapziņai nav loģikas, viņa man vēl tikai labu, viņa grib, lai es izdzīvot. Un reizēm tā dzīve atgādina tā kā filmā Forrest Gumps, ka tu nekad nezini, kāda konflikta tev būs. Kas būs iekšā, kādu ievārījumu mēs dabūsim. Un es novēlētu jums visiem izmest tādā tās negaršīgās konfliktes, kas bojās jūsu dzīvi, kas bojās dzīvi jūsu mazbērniem, atstāt jums tikai tos garšīgākos. Un tas ir ļoti interesanti, kā cilvēkiem dzīves mainās, ko es redzu tajos seansos, ko es taisu, kā cilvēki atdzīvojās. Mans telefons ir vienkārši 26 36 3333. Jūs vienmēr varat man noķert, un es jums varu palīdzēt. Un mums jāatstāj tāds garšīgākās konfliktes mūsu mazbērniem. Un, ja jūs gribat pārliecināties par maniem darbiem,
Es jūs nelikšu mierā. Es jums visiem grupā tūlīt ielikšu savu YouTube kanālu. Jums visiem būs jānoskatās un būs jāskatās tādā veidā, kā cilvēki pēc seansiem, pēc dienām, pēc nedēļām, viņi tiešām ir asalām acīs, ko viņi runā. Mums YouTube kanāla nosaukums ir ļoti kreatīvs, Dzintars Medis, tā kā mani sauc. Un tiekamies tur un mainīsim dzīvi. Paldies!